Nu, čau, Rubeņš. Nu, atkal esmu lidostā. Mazliet citā sastāvā. Un šobrīd iedamies kārtējā jaunajā piedzīvojumā. Jaunajā vecajā. Valsts nav jauna, tikai ir pūts. Un ko es teikšu? Geomāta džobā. Zinātāji zinās. Lidošana pēc nepilnām 2 stundām. Šoreiz lidojam 6 vakarā. Lidosta dzīve. Atšķirībā no iepriekšējiem ir lidojumiem, kad mēs lidojam agri no rīta. Bija tāds pamiris, teikt, visi veikaliņi vaļā, visi rindā stāv, visi kaut ko pēst. Nu, ko ar nosēšanos un drošības kontroles iziešanu mums piedzīvojumi nebeidzās. Mums vajadzēja sagaidīt transportam no guesthausa, no apartamentiem saimnieces solīja atsūtīt. Viens neatbrauca, otrs brauca veselu stundu. Esam nobesījušies gaidīt, bet nu vismaz labi, ka ar visiem karsekiem šiem te tas viss būs uz saimnieces rēķina. Kā jau 2 naktī, kaut ko aizmugurē esošā kafejnīcā iekot kādu sieru maizīti, un tagad vēl 10 minūtes jāgaida. Ceļš uz šejieni bija šausmīgākais lidojums manā dzīvē. Par to mazliet vēlāk. Gribētu teikt labrīt, bet kaut kā nesakās labrīt. Šis ir vispār pilnīgs. Pirmo reizi mums kaut kas tāds gadās. Nobukojam Airbnb apartamentus, pēc lokācijas skatījāmies pēc kartas centrāli, lai varētu iziet uz atspilsētu, aiziet pārēst un viss būtu forši. Ielidojām mēs kaut kā 1 naktī, stundu gaidījām taksistu. Šis brauca, vēd mums, vispār ne viņš īsti angliski, ne viņš īsti krieviski saprot. Tas mūs atved. Kurus kaut kādu geto, pie daudz tā, vai ne? Tad šeidīgi geto. Domāju, kas pa lietu. Čals man rāda adresi, it kā ir pareizā, pēc pirms skatos arī adresi, it kā ir pareizā. Tad jau, kamēr atbraucām, jau bija 3 naktī. Vispār bijām saguruši, neko negribējās domāt, kāpām pa ļoti apšaubāmām trepēm augšā. Dzīvoklis atbildējām, jā, dzīvoklis, viss foršs, viss tīrs, akurāts, svaigs remonts. Ir šādi tādi sīkumi, bet tur salīdzinoši ar situācijas globālo situāciju, kā saka, tas viss ir sīkums. Zvanīju uz Airbnb supportu, tur kaut kāda meitene, kas mēģina kaut ko saprast un uzdot stulbus jautājumus pēc skripta. Visu situāciju noreportoju. Saimniece gan bija ļoti izpalīdzīga, kad ielidojām, viņa bija sarunājusi, ka mums būs, kas mūs sagaida. Tā kā taksists būs. Pirmais, protams, neieradās. Otrais brauca līdz mums stundu, nezinu no kurienes, sāk rakstīt visādas pēkstiņas pavārijām uz ceļa un vēl visu kaut ko. Kaut mašīna izskatījās kārtībā, kad piebrauca. Braucām 20 minūšu, ietāk pat 45, kamēr čalis stundījās, mīcījās. Saimniece pat taksu atmaksāja, tas ir plus. Respektīvi, uz saimniece vispār dzoba nav nekāda. Jāsaprot, kas par problēmu ir. Vai saimnieks atliekot punktu kartē ir kļūdījies un norādījis citu lokāciju vai Airbnb, kaut kur nolažojuši ir. Jāsagaida nomas mašīnu, solīja, ka viņi pievedīs lokācijā, kur mēs esam.
skats uz kalniem ir, par to nav melots. Ir mandarīni aug. Nedaudz Kaukāza kolorīti. Un baigi melots nav, kaut kur tur tālumā pa labi var redzēt skatu uz kalniem. Viens tosterlāde no balkona. Kur viņiem patīk balkons piebūvēt. Vieniem tad augšā pat īstenībā baigais fancy balkons. Šitas ir mans geto mīteklis no šīs puses. Tik es nezinu, kurš ir mūsējais. Rekur, ko mēs atradām. Oliķis kafijas kokteili, zero sugar. Kur viņiem pat speciāli ierīkots kopības sajūtas pasētnīcas. Mūsu autentiskais eksperiments ar pastaigu pa vietējo mikrorajonu. Kļūst ar vien interesantāks. Pozitīvais tajā brīdī, kas nevienā momentā nejūtos nedroši. Cilvēki dzīvo tā nabadzīgi, bet neizskatās, ka te būtu kaut kāda bandīti, kaut kas tāds vismaz. Obligādīti. Piecas. Zīme stāvēt, aizliegts, viss stāv. Jums ir ko pateikt šajā situācijā? Vai jums patīk šis ceļš? Man patīk šis ceļš, man patīk tas geto. Otrā pusē ir kaut kāds industriālais rajons. Kā jums gruzīni kā autovadītāji? Gruzīni pagaidām vispār pamierīgo. Kā autovadītāji? Autovadītāji paņem un brauc kā viņi grib. Joslu apzīmējums, tas viņam tāds rekomendējošs. Turēties savā joslā, viņiem tas vispār nav cīņā. Viņam viņš brauc kaut kā bezdomīgi. Es izskatās, ka braucam ārā ārpus pilsētas. Ir skaisti, skaisti kalniņi. Jā, viņus var redzēt. Moķeri iesiet mašīnā būs gaļa. Rekur bekons. Kāds ceļš lielisks, vai tie? Parši ceļi, ne? Izcili. Esam nonākuši vienā no populārākajām šī gala turisma vietām. Martīlī kanjons.
Pirms 5 gadiem jau bijām bijuši šeit. Patika. Izbraucām arī ar laivām. Iekšā pašā kanjonā. Padomāsim, vai šodien brauksim, vai šodien nebrauksim. Tā kā laiciņš ir labs un sulu to laiciņu. Te rekur būs atstājies Tev ir te jāskatās, a ne tur. Paglai redz to te arī. Tu esi Gondurs? Tā, ka esam sapakojušies glābšanas ostēs. Drošība pirmām kārtām. Laiviņas mūs gaida. Izskatās, ka laivas ir trīsvietīgas. Tad arī grebsim uz priekšu. Izskatās, ka mēs būsim. Kādi jūs komentāri? Airējam, klusītēm un rītu izbaudam dabu. Jā. Parši, ne? Rītam izturam. Tas būs jāizgriež, vai ne? Jā. Cik skaista krāsa. Ansīgs pārni izlido. Kā te tāda sistēma interesanta? Tālākās pustrīti. Straumi droši vien senas, ja? Ha? Straumi senas. Nē, sapulcīt nevar. Air ieliksim. Izbraukājām ar laiviņu. Paskaties, ar trofēm arī brauc. Paskaties. Diezgan patika. Likās, ka bija braukts, kāpēc. Šoreiz bija mazliet savādāk. Vairētājs aktīvāks. Kopumā izbaudīja kādu 15 minūšu pasākumu, bet katrā ziņā tās 20 viņa naudiņas bija tā vērts. Sāk saulēs kalni rietēt. Tas nozīmē, ka mēs braucam meklēt ēst. Tā, pagāja kaut kāds laiciņš. Esam jau tā īsī vecpilsētā. Meklējam atkal. Izvēle ir tik liela. Cilvēki nav pieraduši redzēt
vietēji tāds čonis, kas staigā un runā kameru. Somi notriec. Jā, tā ir baigā bēta, tur viņi ļoti daudz ir. Labi, tad turpinam iet. Protams, gruzīnu virtuve. Kinkāri, kačapurī. Vīņas nē, esmu pie stūras. Beidzot tikām līdz vakariņa ēdienkartei un dzērienkartei. Šo to esam izdomājuši. Tad jau tūlīt pasūtīsim. Mājas vīniņš ir klāt. Un mana bezalkohola limonādīte. Atbrauc lapas. Kurš? Man patīk tas virtuves skaņas. Tas par Gruzijas virtuvi. Superīgs. Negaršīgi. Tu kā vīna nedzērājs? Jā. Mazuma piegaršu uz viņu, bet citādi lieliski.